kā 5 minūšu darbs ievilkās uz pāris dienām. Vārds sakot, atved man piekabi ar šādiem lukturiem. Cilvēks saka, tur pa reizē deg kaut kas, pa reizē nedeg, bet viņš saka, droši vien, ka lukturi jau ir savu nokalpojuši, visi tie kontakti iekšpusē apsulbējuši un ka viņš bez problēmām mieru tā kā mainīt jaunus. Es saku, labi, nav problēma. Šitie lukturīši nāk rusobalt piekabēm visām. Aizmugurē štepsels, tāpat kā manai piekabē ir lukturu štepselīti, un visi ir kā normāli aizbrauc uz vietējo veikalu, kur mums pārdod visādas lietas piekabēm, un izrādās šos lukturus vairs neražo. Viņš piedāvāja ledus, bet ledu lukturis maksāja 42 eiro viens. Es tā kā personīgi sev neliktu nekad pa 40 eiro piekabē lukturi, tāpēc, ka viņi var diezgan vienkārši izdauzīt kaut kur atpakaļ braucot. Tas, man liekas, ja tur vadās pilvanis, tad var būt tā, bet tad viņi tā nopietnāk izmanto, tad to lukturu ātri vien var sadauzīt. Bet ne par to stāst, domāju, nevar taču būt tā, ka uz pasaules vairs neviens lukturs nav palicis šīdāds noliktavās. Atrodu promehānikā, ka šitādi lukturi ir, aizbrauc uz vietas. Lukturs jau ir, tikai viņam štepseļu vietā nāk uzreiz ārā vats. Tas nozīmē, ka būtu jākniep nost oriģinālais štepselis, ko es ļoti negribu darīt arī mašīnām remontējot. Domāju, varbūt var šito papu pusi tā kā nopirkt atsevišķi kaut kur to štepseli tādu, bet nē, visur izmeklējos aļikā, visur nav viņš atsevišķi dabūjams. Tu otru pusi var, bet šito te daļu nevar dabūt. Tad interkārā sāk rakties tur pa to katalogu. Interesanti, tur var nopirkt šādu lukturi laikam vispār bez vadiem iekšā un bez tām, varbūt pat vispār bez tām ligzdām. Tādu var nopirkt. Tad var nopirkt, laikam ar vadu varēja dabūt. Bet beigās kaut kā saschēmoja, tajā ražotāja kataloga atrada to numuru īsto. 2 pēdējos lukturus, kas uz pasaules ir, tos vienu no Polijas noliktavas, vienu no Rīgas, un dabūja vēl šitādus 2. Problēma tā, ka šitādus te visādus var pa 13 eiro dabūt arī ar štepseli aizmugurē. Nav problēma, bet tā problēma tāda, ka tam te rusobalt piekabē viņai tas augstums šitai te vietai ir tieši tik liels, ka tur lielāku lukturu nevar iebāzt. Un tas ir tāds, apburtais loks, ka tev gandrīz 2 varianti, vai tu meklē kaut kur no zemes malas atrod šitādus, vai tad lietas ledus pa 80 eiro. Tā diezgan stulbi sanāk,